Sveiki, draugi! Šodien apskatīsimies meža kameras, kuras ir pilnībā autonomas un ir uzstādāmas principā jebkurā vietā, kur vien ir internets. Pat arī ļoti sliktā zonā, ja jums ir 2G tīkls kaut kur dziļi mežā vai kādā lauku sētā, vienalga kur, kad tik ir internets kaut nedaudz, tad jūs varat droši lietot ražotāja Burel kameras. Man uz galda šeit ir 3 kameru veidi. Tātad N24 ir vienkāršākā versija, kura sūtīs jums bildes no notikuma vietas. Arī šī kamera uztaisīs video, bet šis video tiks saglabāts uz atmiņas kartītes. Tālāk mums ir modelis, kas saucās E24. Šis būs jau mazliet jaudīgāks modelis. Tātad šis modelis sūtīs video un arī bildes. Un šeit blakām mums ir kā trešais variants S22VA Burel versija. Šī ir Pro versija, ar ko viņi ir labāk. Ir vairāk megapikseļu, tātad 24 megapikseļi. Ja iepriekšējām abām mums bija 12 megapikseļi. Bet, ja atgriežoties par Burel, tātad šo te Pro versiju, tad viņai leņķis jau ir 110 grādi. Turpretī, ja šīm divām, tas bija tikai aptuveni zem 100 grādiem. Tātad redzes lauks šai Burel kamerai ir plašāks. Vēl kas par viņu, kad viņa ir mazliet mazāka izmēros un aizmugurē vēlāk apskatīsimies tātad arī pašu uzbūvu. Viņai aizmugurē ir iestrādāts turētājs, ko jūs varat likt pie koka. Visbiežāk Burel kameras izvēlās mednieki, arī dabas draugi, arī cilvēki, kam ir īpašumi laukos vai viensētās, kur nav interneta, kur nav Wi-Fi signāla, tad šis ir teicams risinājums. Jāliek iekšā ir simkarte, tas ir noteikti, un vajadzīgs ir internets. Tātad, ja jūs sūtat un izmantojat tikai šīs kameras sūtīšanas režīmā, kas ir tikai bilde, tad šis internets jums pārāk daudz nav vajadzīgs. Pietiek aptuveni ar 1 gigabaitu pilnībā, lai kamera sūtītu šīs te bildes uz veselu mēnesi, ja mēs pieņemam, ka tās bildes varētu būt kaut vai ap 50 bildēm diennaktī. Paskatīsimies tuvāk šo te N24, attaisīsim vaļā. Un kamera salīdzinoši neliela izmēra, bet kaut kādam jau apjomam ir jābūt. Tātad var ielikt 12 gabalus 2A baterijas, vai arī pieslēgt atsevišķu barošanas bloku, kas ir akumulators ārējais. Vasarā noteikti var lietot 2A baterijas. Viņas kalpos jums aptuveni mēnesi, atkarībā, protams, no formāta, vai tas būs video, vai tās būs bildes. Ja tās būs bildes, tad noteikti uz mēnesi tā kamerai tās baterijas noteikti izvilks. Ja jau liksiet jau tad video, tad tas laiks krietni samazināsies. Tas varētu būt ap 2 nedēļām. Bet, kā jau teicu, ja pievienosiet akumulatoru, tad bilžu režīmā tas būs nepārspīlējot aptuveni 6 mēneši. Ja? Bet, ja tas būs video režīms, tad mēnesi varbūt 2. Tātad, attaisot kameru vaļā, mēs redzam, ko tātad akumulatoru bateriju konteineru. Un šeit ir pati tātad kamera ar displeju. Ļoti vienkārši uzstādāma. Protams, cilvēki, kas to agrāk nav darījuši, mazliet varbūt samulst, bet šeit mēs pie menu ieslēdzot uzliekam sūtīšanas režīmu, uzliekam bilžu limitu, cik mēs gribam vai vispār noņemam nost. Izvēlamies arī, kādā veidā mēs gribam saņemt šīs te bildes vai video. Ir 3 veidi, kā to var izdarīt. Ir sūtīšana uz e-pastu, ir MMS formāts un ir arī Burel aplikācija. Vispopulārākais tomēr ir sūtīšana uz e-pastu, bet tur, kur ir ļoti laba zona, var arī droši izmantot aplikāciju. Jo, kāpēc es to saku? Ja ir ļoti slikta zona, 2G tīkls, tad aplikācijai teorētiski nav jēgas, ja jūs pats esat šajā sliktajā zonā. Jūs šo aplikāciju vienkārši neatvērsiet vaļā, jo šis te interneta daudzums, tas 2G tīkls vienkārši jums to neatļaus. Tādēļ es iesaku vairāk, tad, ja ir slikta zona, lietot tomēr e-pastu. E-pastā bildīt atnāk viena pati, atverama daudz vienkāršāk. Protams, ir jāpagaida, kamēr šis 2G tīkls viņu atver, bet jūs to bildi tomēr atvērsiet. Komplektā ietilpst arī šāds stiprinājums, ko jūs varat uzreiz pievilkt kameru pie koka. Kamerai, protams, var arī uzstādīt pinkodu, ko es arī iesaku. Šīs jaunās versijas, kas ir, viņas arī jums to pieprasīs. Sākumā uzlikt pinkodu, un jūsu telefona numurs būs kā otrs kods, ar ko atbloķēt šo pinkodu, ja jūs gadījumā viņu aizmirsāt. Bet ņemiet vērā, ka jums būs tikai viena iespēja. Šis pinkods ir jāievada ļoti akurāti, lai pēc tam nebūtu tā, ka ir kāda kļūda, un jūs vairs savu kameru nevarat atbloķēt. Tas tik tālāk par šo te N24 vienkāršāko versiju. Tātad sūta bildi, video, paliek atmiņas kartē. Visām šīm Burel kamerām ir nepieciešama atmiņas karte. Atmiņas karte nedrīkst būt lielāka par 32 gigabaitiem. Šai gadījumā E24, kā jau iepriekš teicu, sūtīs gan bildi, gan video. Vaļā viņu īsti vērt nebūtu jēgas, jo viņa ir pilnīgi tieši tāda pati kā N24.
bet mēs varam turpretī paskatīties tuvāk S22VA Pro versiju. Šis modelis ir diezgan populārs, jā, viņš ir dārgāks, bet arī viņi ir vērtīgāki manā skatā. Kā jau teicu, arī komplektā nāk šī savilcēja siksniņa, tieši tāpat kā visām pārējām, ar ko šī kamera vēl ir labāka, ka viņa tomēr ir mazliet mazāka. Un šeit ir ekrāns jau. Un šis ekrāns jau ir tā kā spoguļa ekrāns, kurš jau redz jūs. Tātad ar šo kameru var ātrāk nocentrēt. It kā liekas, tas ir tāds sīkums, kas tur pielikt pie koka un ātri viņu nocentrēt. Bet tad, kad jūs redzat šeit savu pozīciju, tad ticiet man, tas ir daudz vienkāršāk mežā izdarāms. Un šeit aizmugurē ir arī iestrādāts šis te kronšteins. Ja, tātad jūs varat viņu saliekt no liela augstuma uz leju. Ja, tas ir ļoti svarīgi. Kāpēc es saku liels augstums? Tādēļ, kad es iesaku visas meža kameras, vienalga kādas, bet likt vismaz 2,5 metra augstumā. Kāpēc? Pirmkārt, lai mazāk svīst ciet, jo no apakšas nāk migla. Protams, spēcīgā miglā tāpatās šī kamera aizsvīdīs. 2,5 metros arī tas tomēr ir drošāk, ja, jo ja kāds nelabvēlis izdomās jūsu kameru noķiept vai iekārot, tad viņam tas nebūs tik viegli. Vēl pie uzlikšanas noteikti iesaku izvēlēties pareizu vietu. Mums bieži vien cilvēki saka, ka gadās, ka šīs kameras vienkārši cita cilvēka nozog. Tikai tāpēc es vairāk tā esmu novērojis, ka vienkārši kamera uzlikta nepareizi, tā mazliet provocē, teiksim, cilvēkam to arī izdarīt, vienkārši noķiept viņu, jo viņa ir uzlikta pa zemu. Kamera jāliek arī tā, lai tā nav atklāta viena pati kaut kur klajā laukā uz vientuļa koka, un kad jūs jau ejat pa šo meža ceļu vai pa šo taku, un šī kamera jau ir jums priekšā. Ja, tātad pareizi būtu uzlikt kameru tā, lai cilvēks ienākot pie jūsu šī objekta, vienalga, kas tas būtu, medniekam tā varētu būt barošanas, pievilināšanas vieta zvēru, vai tas ir, fermerim traktors vai vienkārši viensēta, lieciet kaut kur viņu maliņā. Tātad tā doma ir tāda, ka cilvēks ienāk pie šī objekta, un kamera ir kaut kur sānā. Nevis viņu pretī sagaida. Tātad zelta likums, lai kamera ierauga šo cilvēku pirmā, un pēc tam tikai cilvēks gadījumā arī viņu ierauga. Jo tad, kad jau viņš ir ieraudzījis kameru, potenciāliem nelabvēlim šī iespēja un tāda vēlme šo kameru noķeksēt no koka jau ir daudz mazāka, jo bilde tiek nosūtīta momentā jums uz e-pastu. Varat uzlikt, protams, arī atsevišķu skaņas signālu. Es iesaku e-pastu taisīt atsevišķu, kas ir domāts tieši meža kamerai. Jo kamera fiksēs arī, protams, jebkuru kustību, gan dienā, gan naktī. Tā ir iestrādāts kustības sensors, un tiklīdz ir kustība, tā uzreiz šī bilde tiek nosūtīta jums uz e-pastu, vai attiecīgi uz aplikāciju, vai MMS formāts, ja esat izvēlējies. Attālums, ko fiksē šis kustības sensors, naktī būs aptuveni 18–20 metri. Dienas laikā tas varētu būt pat 20 metri līdz 25, pat reizēm 30, atkarībā arī no tā, cik tuvu ir šis mērķis pagājis garām. Ļoti iesaku arī skatīties, izvēloties simkarti, lai nebeidzās jums vienkārši kredīts. Ja? Bieži vien problēmas sākās ar priekšapmaksas kartiņu, ielikāt, teiksim, 3 eiro. Nepadomājāt, kad uzlikāt video režīmu, šie jūsu mazie megabaiti, kas ir šajā tarifā, viņi vienkārši tiek ātri noēsti. Un tajā brīdī kamera strādā, viss notiek, bet sūtīšana nenotiek. Tādēļ ļoti svarīgi ir saprast arī par šo internetu, lai viņš nebeigtos. Ideāli, protams, ja jūs varat ielikt bezlimita kartiņu, un tad šie megabaiti jums būs neierobežoti. Naktī kamera taisīs melnbaltas bildes, darbojās šeit neredzamais piegaismotājs 940, tas ir pilnīgi neredzams cilvēka acī un zvēra acī. Tā kā tas īsumā tik tālu par kamerām, droši pieprasiet tās, nāciet pie mums ciemos, un mēs jums izstāstīsim vairāk par viņām, jo viņas ir diezgan pieprasītas, un cilvēki dodās dabā, cilvēkiem ir īpašumi, un tas ir ļoti labs palīgs, kā novērot savu īpašumu attālināti. Tā kā paldies jums par uzmanību, tik tālu par bureli, tiekamies jau jaunos atkal apskatos. Visu labu!